Iebildumu nebija daudz, bija iebildumi no blakus esošās pieguļošās teritorijas, kas ir loģiski, jo viņiem liekas, ka tur būs kājas un viss pārējais. Tas tā nav domāts, tur ir slēgta tipa atkritumu šķirošanas laukums ir paredzēts un līdz ar to nekāda tāda atkrituma nekur netiks, tur nebūs ne piemēslots, nekas tāds. Iedzīvotājs mēs esam iesākuši šķirot un arī skaidrot, nemitīgi mūsu avīzē mēs rakstam par to, arī šajā, man liekas, ir tieši raksts par atkritumiem, kas notiek. Par atkritumiem situācija sekojoša. Es domāju, ka tā ir problēma arī visā valstī, kad ļoti daudz iedzīvotāji vienkārši nenoslēdz līgumus par atkritumiem. Un mums ir tā situācija vēl jo īpašāk, jo mēs redzam pavasarī, kas notiek, kad visur, kur ir kooperatīva vai aiz dārzkopības sabiedrībām, tie atkritumi vienkārši tiek izmesti kaut kur ārpusē. Tas, ko mēs darām, mēs aicinam iedzīvotājus uz komunālu servisu un lūdzam viņus noslēgt atkritumu līgumus. Pretējā gadījumā administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēts pietiekoši bargs sods, viņi to apzinās. Likums nosaka, ka visiem ir jābūt šādam līgumam. Pagājušā gadā noslēdza 200 cilvēku iedzīvotāju līgums. Ja viņam ir dārza māja un viņš dzīvo vasarā, tikai viņš var slēgt uz vasaras sezonu. Un vēl pagājušā gadā mēs aizsākām to, ka, ja dzīvo vientuļš pensionārs, viņam nevajag to lielo konteineri, mēs piedāvājam, ka viņš var šķirot un viņš var arī mazos 60 litrīgos maisus izmantot.